Kādas bija manas otrā mēneša investīciju izvēles un kā es plānoju no kursu svārstībām izspiest maksimālo? Kapitāla koda otrajā mēnesī es iegādājos 2 krāja plānus, un tos tu redzi šeit, proti All World un Emerging Markets. Tuvāk par to, kāpēc tieši šī izvēle, skaties video par to, kāpēc es investēju tieši fondos. Šeit tu redzi kopējo pārskatu, tātad, jā, es tiešām pirmajā mēnesī nopirku 2 Coca-Colas akcijas, 2 Realty Income akcijas, par to, kāpēc skaties arī skaidrojošos video, un tagad novembrī 2 fondus. Teslas daļas man uzdāvināja Trade Republic, bet es šajā brīdī nekad nekāptu iekšā Teslā. Un tagad skatāmies tālāk, šāds izskatās mans portfolio. Šobrīd fondi aizņem 32,95% daļu un vairāk ir akcijas, bet mans plāns sākumā ir likt uzsvaru tieši uz fondiem, jo tieši caur fondiem es ar maziem līdzekļiem sākumā esmu visvairāk diversificēta. Un šeit tu redzi visu pa pozīcijām. All World es ieliku 70 eiro, kurs ir pakāpies pa 1,29. Emerging Markets, jaunatīstības valstis, es ieliku 30 eiro, kurs ir pakāpies pa veseliem 35 eiro centiem. Mans plāns šajā publiskajā portfolio ir katru mēnesi ieguldīt apmēram 100 eiro, bet es šos eiro vēlos izmantot maksimāli liederīgi. Nākamajos mēnešos saglabājās mans krāja plāns fondiem, kur 70 eiro aizies uz All World fondu un 30 eiro uz Emerging Markets fondu. Bet tā kā man patīk spēlēties ar kursiem un es gribu izmantot tos maksimāli, es tev atklāšu noslēpumu par to, kā izmantot kursus maksimāli savā labā. Un priekš tā mums ir vajadzīga viena, ļoti ģeniāla aplikācija. Es pat teiktu, ka neviens ilglaicīgs investors vai treidotājs bez šīs aplikācijas nevar iztikt. Aplikācija saucās TradingView, un tās moto ir vispirms skaties, un pēc tam lec. Lai ielogotos iekšā un tiktu pie diagrammu pārskatiem, tev ir jāielogojās šajā aplikācijā un vislabāk jāizveido konts. Visvienkāršākā versija šai aplikācijai ir bezmaksas. Saite ar ieteikumu linku atradīsi zem mana video. Ir vajadzīgs šis produkts Supercharts, un mums atverās diagramma. Es esmu uztaisījis šeit sarakstu, kur man stāv All World fonds un Emerging Markets fonds. Un tagad es tev gribu parādīt pirmos soļus diagrammu izpētē. Tas, ko mēs redzam pie All World, es paņemšu nedēļas griezumā. Tātad šeit viena svece, tātad šāda viena svece ir viena nedēļa. Un attiecībā uz fondiem un uz akcijām es parasti skatos vai nu dienas sveci, kas mums parāda gada griezumu, vai nedēļas sveci. Un es šeit patinu atpakaļ līdz pašiem fonda pirmsākumiem. Tas, kas tagad ir interesanti, es paņemu kreisā pusē lineālu un izmēru
diagrammas kopējās svārstības. Tātad pats zemākais punkts ir bijis kaut kad 2009. gadā, un pats augstākais punkts ir bijis gan fonda palaišanas sākumā, gan tagad 2022. gadā. Un kopējā svārstība, kā tu redzi, ir 182%. Tātad kurs svārstās, un paskatāmies tagad, kā tad kurs svārstās. Varbūt šādi būs vienkāršāk tev ieraudzīt, jo cilvēki parasti sabīstās no diagrammām, bet tas, ko mēs redzam, tiešām ir līkne, kur, tā sakot, nevienu brīdi nav mierā, un tā seko līdzi gan ekonomikas notikumiem, gan dažādiem politiskiem notikumiem. Bet, kā jau es pirmīt teicu, fondiem kopējā svārstība nav tik liela. Un ja mēs sākam, tad svarīgi ir vienkārši sākt. Tajā pašā laikā, skaties, ja es, piemēram, būtu sākusi investēt fondā 21. gada augustā šeit, tad šobrīd ar šo fondu es būtu 17% mīnusā. Un vēl vairāk, 22. gada oktobrī es būtu bijusi pat 32% mīnusā attiecībā uz kursa svārstībām. Tāpēc ir tā, ka tas brīdis, kad mēs iekāpjam tirgu, ir svarīgs. Tomēr pie fondiem, kur nav tik milzīgas kursu svārstības, mēs to varam izlīdzināt, un es šodien gribu tev atklāt savu stratēģiju. Skaties, tagad es esmu šajā punktā iekāpusi. Vai es varu pateikt, ka kurs ies uz augšu? Nē, es nevaru pateikt. Tas, ko es zinu, ka principā man ir 3 iespējas, ka vai nu kurs ies uz augšu, vai nu kurs ies uz sāniem, vai nu kurs kritīs lejā. Neviens patiesībā nav burvis vai var ieskatīties nākotnē, un neviens nevar 100% apgalvot, ka kurs tagad ies uz augšu, uz leju vai uz sāniem. Bet šo svārstību es varu izlīdzināt ar noteiktu stratēģiju. Un šodien es mazliet viņai pieskaršos. Šobrīd es esmu iekāpusi tirgū apmēram šeit. Es novilku šo sarkano līniju. Atkarībā no tā, uz kuru pusi ies kurs, es rīkošos. Ja kurs ies uz augšu, tad es mazlietiņās samazināšu summu, ar kuru es ikmēnesī iekāpju šajos te fondos. Ja kurs ies uz leju, tad es mazliet palielināšu summu, ar kuru es iekāpju. Un iedomājies, šeit ir pirmais iekāpiens un, piemēram, kurs nokrīt lejā, vēl tālāk, ja? Un es iekāpju otrajā reizē šeit. Šis bija pirmais iekāpiens, šis bija otrais iekāpiens. Tas nozīmē, ka mana vidējā cena par šī fonda daļām būtu apmēram šeit. Un tas nozīmē, ka pat ja kurs iet uz leju, es ar papildus iekāpienu par lielāku summu izlīdzinu zaudējumus. Principā tas nav zaudējums, bet tas mīnus, kas rodās uz kursu svārstībām, jo parasti ir tā, ka ja kurs nokrīt uz leju, kaut kad viņš atkal iet uz augšu, bet ja viņš uziet uz augšu, tad iet atkal uz leju. Nu, lūk, un tad sanāk, ka iezīmēsim viņu zilu. Šī zilā ir, man ir 2 iekāpieni bijuši šeit, un zilā ir vidējā pirkšanas līnija, un tiklīdz kā kurs atkal griezīsies riņķī, es jau šajā vietā būšu mazā plusā. Un tad mana doma tālāk ir, ja kurs sasniegs agrāko augstāko punktu,
tad šajā brīdī es paņemšu mazu procenta daļu, lai nostiprinātu ieguvumus no kursa svārstībām. Jo kursa svārstības tiek sauktas arī par nerealizēto peļņas daļu, jo kamēr kurš svārstās un tu neko nedari, tad tas nav īsti ne plusā, ne mīnusā. Tikai tad, kad mēs veicam kādu konkrētu darbību, proti paņemam kādu peļņas daļu, tad, kad kurs ir augšā, tad mēs šādu peļņu nodrošinam. Es atceros, man stāstīja kāds kādu stāstu, ka iepriekšējā kripto vilnī, kad valūtas bija saskrējušas augšā, viens pāris ļoti priecājās, ka viņi ir kļuvuši gandrīz miljonāri, bet nebija zināšanas nodrošināt sev šo peļņu. Principā viņi jau skatījās, kādu jaunu māju pirkt, bet tad kurs nogāzās lejā, un viņam īsti vairs nebija pat par ko pārtiku nopirkt. Tāpēc kursu svārstības strādā mūsu labā tikai tad, ja mēs zinām, ko ar to darīt. To, kā es uz to reaģēšu, skaties 3. mēneša investīciju izvēlēs. Tad paskatīsimies, ko dara emerging markets, un mēs redzam, ka emerging markets no tā dibināšanas brīža ir svārsties apmēram pa 13%, bet tad 22. gada janvārī nogāzies lejā. Un šobrīd kurs atrodas lejā. Principā tas ir ļoti izdevīgs brīdis, vismaz es uzskatu, ka tas priekš manis ir izdevīgs brīdis, jo iekāpjot šeit, es teorētiski pieņemot, ka kaut kad, es nezinu kad un vai vispār, bet teorētiski varētu būt, ka kurs atgriežas vēsturiski augstākajā punktā, kas rēķinot no šī brīža situācijas būtu plus 35%. Vai tas tā attīstīsies vai neattīstīsies, es nezinu. Tāpēc es teicu, man pašai ir interesanti, kā man izdosies nomenedžēt publisko portfolio, ar kuru es dalos, lai cilvēki iemācītos veidot ienākumus, kuros viņiem nav jāmainās savs dzīves laiks un enerģija pret naudu, jo laiks un enerģija zūdošas vērtības, jā, un saprātīgas investīcijas akciju tirgos, kad mēs zinām, ko mēs darām, dod mums noteiktu stabilitāti un plānu B, kas ar laiku var izvērsties par papildu stabilitāti mūsdienu nestabilājā sistēmā. Tagad es gribu mazliet pieskarties Teslai. Iezīmēsim, lai labāk redzamas svārstības. Tātad Tesla šobrīd nemaksā dividendes, un tas nozīmē, ka ja kāds vēlās no kursiem dabūt maksimālo, tad pat ja šai akcijai teorētiski ir izaugsmes iespējas kursa ziņā, tad var gadīties, ka uz to maziņš brītiņš ir jāpagaida. Tāpēc akcijas, kuras nemaksā dividendes, pēc manas pieredzes nav labs instruments iesācējiem. Ko es plānoju darīt ar uzdāvināto Teslas akciju? Mans plāniņš ir, ja gadījumā tirgus aizies šeit, tad es viņu pārdošu un ieguldīšu kādos fondos vai kādās dividendžu akcijās, kuras man nes peļņu vismaz vienreiz kvartālā vai katru otro mēnesi vai katru mēnesi, kā tas ir pie Realty Income. Kā tu redzi, tas kļūst interesanti, tāpēc piesakojies, abonē, lai nenokavētu manus nākamos lēmumus, un citādāk es tev novēlu, lai tavs portfolio vienmēr ir plusā, un lai tev vienmēr ir arī kāds plāns B.